Vai tu zini, kas ir Valentīna diena? Nu, tas, ka tu pavadi ar ģimeni kopā, kad tu parādi, cik tu mīli savu ģimeni, cik ļoti tu esi pateicīga savai ģimenei par visu, ko ir darījuši tavā labā, tā kā bārojuši, taisījuši ēst, pārģērbuši. Kā tu atvasini no sirsnīga diena, ar ko tas saistās? Kāpēc tāda svētka vajadzīga? Teira sirds, tas ir orgāns. Vai tu zini, kas ir randiņš? Randiņš ir, kad vīrs ar sievu iet uz vakariņām. Obligāti ir jābūt vīram ar sievu? Jā. Un vai tu esi kādreiz bijusi uz randiņu? Nē, esmu bērns. Bērni neiet uz randiņiem? Nē. Kopš kuriem laikiem? Kopš tajiem laikiem, kad es piedzimu. Tevi neaicina uz randiņu? Nu, nē, taču. Kas tev kaiš? Man ir iesnas un klepus. Tev ir kāds, foršs puisis klasē? Nē. Paralēli klasē, blakus klasē? Nē. Un viena klase vecāks? Nē. Un viena klase jaunāks? Nē. Un kaimiņos? Nē. Nu labi, tev nevajag randiņu. Labi, skaidrs. Randiņš, kad cilvēks ar cilvēku satiekas, iepazīstās. Un tad tālāk domā, ka sev varētu notikt uz vēl vienu randiņu vai vienkārši neiet, vai arī būt vienkārši draugi visi. Ko dara randiņos? Randiņos. Tu teici, tur 1 reizi randiņš, 2 reizi randiņš, varbūt 3 reizi randiņš. Ko dara visas tās reizes tajos randiņos? Tajās visās reizēs viņi mēģina iepazīsties un saprast, ko viņi darīs nākotnē. Kur vēl varētu iet randiņā? Pie jūras, Salrietā. Tu esi bijusi kādreiz randiņā? Nē. Kāpēc tā? Ir kāds vecuma ierobežojums randiņiem? Jā. Nevar iet uz randiņu bērni? Jā. Nevar. Bet kāds tev ir aicinājis kādreiz uz randiņu? Nē. Bet ja aicinātu, ietu? Ietu. Pēc tiem 100 randiņiem bieži vien aprecās. Uzreiz? Tu pieminēji pilngadību. 18 gadi. Uzreiz gribu pretī prasīt, tu ar kādu foršu meiteni nedrīkst iet randiņā? Uz kinīti? Drīkstu, bet es nedrīkstu to. Publikā vismaz. Tātad par randiņu tu saki, nav jābūt pilngadīgam obligāti, lai iet uz randiņu, jā? Bet ir jāmāk uzvesties, tur mīlināties, puķi nevar īsti. Jā. Vai tu esi bijis randiņā kādreiz? Nē. Bet gribētu? Es gribētu, bet tikai, ja es eju uz kādu vietu, kas man patīk. Ir kāda meitene, kas tev patīk? Jā, bet es tev neteikšu. Nesaku, bet viņa zina par to, ka tev viņa patīk. Man šī saruna vairs nepatīk tik daudz. Vārds randiņš. Kas tev nāk prātā uzreiz? Angliski tas iznāk, sauc uz date angliski. Un kas deito? Kas satiekās randiņā? 2 cilvēki un 1 meitene, 1 puisis. Ko viņi tajā randiņā dara? Jā, kaut kāda mūzika dejo. Tas ir tāds īpašs notikums puisim, piemēram. Jā. Viņš kaut kā sapucējās vai kā tas notiek? Kā notiek gatavošanās uz randiņu? Tā kā gatavoties perfekti un tā. Tu pats esi bijis kādreiz randiņā? Bet tu kādreiz gribētu aiziet? Nē. Tu negribētu uz randiņu? Nē. Tev nav neviena meitene, kas tev patīk? Koži nē. Es nezinu, vai neviens nav teicis neko skolā tādu, vai tā kā randiņā nevienam. Visiem bija gluži, visiem vienalga. Cik veciem jābūt, lai iet uz randiņu? 100? Nē, tas jau pārāk daudz. Kas ir mīlestība? Mīlestība ir tā, ka viens puisis ar vienu meiteni vienkārši iemīlējas. Ko dara tad, kad iemīlās? Iet uz randiņiem? Jā. Bet ne jau bērns. Kas ir mīlestība? Kad kāds tevi mīl.
meitene iemīlas pusīti. Un tad jau visu laiku tur stāsta, ka kaut kāda tauriņu vēdrā, nezinu. Tauriņu vēdrā ir pareizi. Mīlestībā viņi tiek novēroti. Tie, kas ir precējušies, viņi gandrīz droši mīl viens otru. Un ja viņiem ir bērni, tad ļoti. Kad drīkst precēties? Vismaz tad, kad ir 37 un vismaz tad, kad ir 37 vai arī 29. Cik gados tu precēsies? Es vispār neprecēšos, es dzīvošu viena ar draudzeni un viss. Tu esi tā pārliecināta? Ja. Kāpēc ir jāprecās? Ja var arī bez. Kur tad ir tā sals tajā pasākumā? Nezinu, lai būtu likumīgi varbūt. Jā, likumīgi savienībā, vai ne? Ģimene, lai būtu. Jā. To tu gan labi izdomāji. Kad ir jāprecās? Kad? Jā. Un vai tu precēsies? Es? Es nezinu. Bet tu tādu iespēju pieļauj? Jā, es pieļauju. Bet es gribētu dzīvot tā, ka es esmu neprecējusies un es esmu bagāta. Un es tad varu braukt ar mašīnu, es varu braukt uz Ameriku, uz Turciju, varu braukt uz Angliju. Bet tu to nevarētu darīt, ja tu būtu precējusies? Varētu. Bet tad tas vīrs uz mani bļautu, kad es tur braukājos. Kāpēc jāprecās? Tā kā, piemēram, ja tev nenormāli patīk vai... Ja neesi gatavs, protams, to nevajag darīt. Un kas notiek savādāk? Bija mīlestība, randiņi. Apprecās? Kaut kas izmainās? Lielākā daļa nē. Mazākā daļa jā. Es domāju, ka tu esi mīlestības eksperts. Mans vērtējums 3. No cik? No 3. Atvedies. Kā tev iet? Labi. Vislabāk nekā var būt. Uz redzēšanos, papā!